Beigās es vēlos pieskarties arī, protams, diviem mums mazliet tuvākiem modeļiem, kas ir Zviedrijas un Norvēģijas modelis. Viņš ir daudz pētījumos apskatīts, jau atzīts par Latvijai faktiski ļoti piemērotu modeli. Zviedrijas modelis vispār skaitās Eiropā zelta standarta profesionalitātei. Un šajā gadījumā Zviedrija to organizē caur centralizētu nodaļu, specializētu nodaļu Finanšu ministrijā. Norvēģijas gadījumā ir analoģiska situācija tikai Tirdzniecības, Rūpniecības un Zivsaimniecības ministrijā. Un arī šeit ir skaidrs pretnostatījums nozara ministrijas kā nozara politikas veidotāji un šī profesionālā institūcija, Zviedrijas un Norvēģijas gadījumā ierēdnieciska struktūra konkrētajā ministrijā, pārvalda šos lielos uzņēmumus. Vienlaiks nodrošinot to, ka ministriju darbinieki nevar ieņemt valžu un padomju amatus. Valdes tiek komplektētas no neatkarīgiem biznesa ekspertiem, tiek noteikti šie specifiskie mērķi, gaidas un tam līdzīgi. Norvēģijā paralēli, un tas dažkārt tiek jaukts ar Temasek modeli, ir, protams, arī šis lielais pensiju fonds, kur Norvēģija iegulda Norvēģijas naftas ieņēmumus, bet tas nav saistīts ar valsts kapitāla sabiedrību pārvaldību. Līdz ar to izvēles ir ļoti plašas, komerciāls holdings vai centralizēta administratīva struktūra. Latvijai ir jāizvēlās šāds modelis, pēc iespējas ātrāk to jāvirzās.